Ja tu skaties šo video, tad droši vien domā vai vismaz apdomā, kad ir vērts sākt attīrīt savu ķermeni. Tātad veikt organismu attīrīšanu. Un es zinu, kā tu jūties, ka tu neesi pārliecināts par šo, neesi pārliecināts, cik ļoti tas tev ir vajadzīgs. Tādēļ es pastāstīšu tev šodien, ko tu vari sagaidīt no šī ķermeņa restarta 30 dienās. Šis ir tikai 30 dienu projekts, bet tas ir tikai kā pirmais solis, lai uzsāktu organismu attīrīšanu. Un tātad noskaidrosim uzreiz, kam šis projekts būs piemērots. Tas ir piemērots cilvēkiem, kuriem ir kaut nedaudz kādas veselības sūdzības. Ja? Principā jau ikvienam. Bet ja jau mums sāk parādīties veselības sūdzības, tad noteikti tas ir priekš tevis, tādēļ, ka ir šīs 6 organismu piesārņotības pakāpes, un mēs ejam pa tādām kā trepītēm. Viss sākās ar vieglu nogurumu, pēc tam nāk galvas sāpes, ādas problēmas, tad jau mēs nonākam pie dažādām diagnozēm, un visbeidzot, protams, arī dažādiem nelabvēlīgiem veidojumiem. Tādēļ, lai no tā mēs izvairītos, mēs preventīvi rūpējamies par to, lai mēs atbalstītu savu ķermeni. Tātad, ja tu vēlies samazināt svaru, ja tu jūties jau noguris no rīta pamostoties, ja tu jūti, ka tev vienkārši nav enerģijas un tu patstāvīgi lieto kafiju, domājot, ka tādā veidā tu atbalsti savu ķermeni, tad šis projekts noteikti ir priekš tevis. Vēl noteikti, ja ir ādas problēmas, zema imunitāte, bezmiegs, svīšana vai nepatīkams aromāts, tiem, kuriem ir kuņģa dedzināšana, noteikti arī šis ir piemērots, jo arī mēs strādājam ar kuņģa dedzināšanas, tad arī šīs skābes sakārtošanu. Hormonālās problēmas, pirmsmenstruālais sindroms, neregulāras menšreizes. Ja ir jau arī šīs insulīna rezistences pazīmes, ja pirmsdiabēta stāvoklis, ja ir slikti aknu rādītāji, aptaukojusies akna, ja kaut kas saistībā ar aknām, tad noteikti projekts ir par tevi. Nu, un, protams, klasika, traucēta gremošana, vēdera pūšanās, aizcietējumi, caureja un tā tālāk, jebkas, kas ir ārpus normas, to mēs šeit kārtosim. Pastāstīšu, ar ko tad atšķirās, piemēram, ēdienkartes sakārtošana no detoksifikācijas, kuru mēs veicam ar uzturu bagātinātājiem. Ja šeit ir būtiska atšķirība, tajā pašā laikā arī ieturot fiziskās aktivitātes, sula kūras un badošanās, ja? Jo nāk daudz cilvēki, kuriem ir patstāvīgi šis jojo efekts, kad tievējot, tātad kārtojot uzturu, it kā tas svars kaut kur aiziet, bet pēc tam viņš atnāk dubultā atpakaļ, ja? Un tad skaidrošu, kāpēc tas notiek. Ejam uz nākamo slaidu. Un šeit jūs redzat, principā organisms veido lieko svaru, lai pasargātu mūsu ķermeni. Un tas ir būtiski parādīts uz lieko svaru, bet ir arī, piemēram, tādas problēmas kā locītavu sāpes, ja? Redzes pasliktināšanās, ir dažādi simptomi, kā tas izpaužās, jo vienkārši organisms visu dara apzināti, visu dara ļoti gudri, lai pasargātu mūs, lai mēs izdzīvotu, ja, un tad šos toksīnus ir kaut kur jānoglabā. Tātad, ja mums nenotiek dabiskais detoksifikācijas process, tad organisms šos toksīnus sāk noglabāt tauku šūnās, kas ir mūsu toksīnu depo, vai locītavās, piemēram, vai vēl viskaut kur vien ienāk prātā. Kādam tas izpaužas tiešām kā locītavu sāpes, ir bijuši gadījumi, kad gūža pārstāja sāpēt, veicot attīrīšanos. Ir gadījumi, kad cilvēkiem pasliktinās redze kaut kādā posmā, ejot attīrīšanos, redze uzlabojās. Nu, tas, protams, ir saistīts ar mikrocirkulāciju un arī ar šiem pašiem toksīniem. Un kā jūs redzat, kreisajā pusītē ir tāds cilvēciņš apaļīgs, un jūs redzat, ka viņam ir daudz toksīnu. Ja? Tātad organisms ne jau velti ir veidojuši šīs tauku šūnas. Un tad, kad cilvēks sāk sportot, sāk ēst, mainīt ēdienkarti, kas notiek, šie toksīni tiek iespiesti mazākā apjomā, ja? Tātad apjoms ir kļuvis mazāks, bet toksīni nav kļuvuši mazāk. Un tad īstenībā tas ir posms, kad cilvēkiem bieži vien
arī parādās, piemēram, kaut kādas ādas problēmas, autoimūnās saslimšanas, kas iepriekš nav bijušas. Un tas ir ļoti vienkārši izskaidrojums. Tie toksīni ir vairāk uz to apjomu nekā bija iepriekš. Un tad, kad mēs pārstājam ieturēt savu diētu, striktās diētas, tāpēc arī es esmu pret striktajām diētām, tad mēs pārtraucam ieturēt šo strikto diētu, pārstājam mocīt sevi pārmērīgi sporta zālē, un tad vienkārši tas svars hops atnāk atpakaļ. Tieši tā iemesla dēļ, ka tie toksīni jau tur ir viņi, un organisms atkal veido tauku šūnas, lai nebūtu šī intoksikācija. Savukārt, tad, kad mēs atbalstam aknu darbību, nieru darbību, mēs izvedam ūdeni un taukošus īstošos toksīnus, tad organisms tīri dabiski sāk atdot savu lieko. Ja? Citiem tas notiek ātrāk, citiem tas notiek vēlāk, citiem lēnāk. Ļoti dažādi tie procesi notiek, bet, kad organisms būs gatavs, viņš noteikti atdos to lieko. Tātad organisma attīrīšanas nozīme noteikti pirmais, pie kā mēs strādāsim, tā būs hidratācija. Jo ļoti svarīgi ir, kā mēs dzeram ūdeni, cik daudz mēs dzeram un vispār kādu ūdeni mēs dzeram. Un tieši par to šajā projektā jūs uzzināsiet. Protams, gremošanas sistēmas darbības uzlabošana un aknu detoksifikācijas uzlabošana. Es teiktu, tas iet roku rokā viens ar otru, jo, ja mums ir traucēta gremošana, tad arī nenotiek aknu detoksifikācija, jo ķermenī jau viss ir ļoti saistīts. Notiks vielmaiņas uzlabošana un svara korekcija. Svara korekcija vairāk tādā ziņā, ka, ja organisms būs gatavs, viņš atdos to lieko. Ādas stāvokļa uzlabošanās, enerģijas līmeņa paaugstināšanās, tas viss nāk. Iespējams, sākumā būs pretējs efekts, ja būs varbūt kāds izsitums uzmetīsies uz sejas vai kur citur, varbūt būs nogurums un pasāpēs galva kādas 2-3 dienas, bet pēc tam nāk uzlabojumi, jo organisms būs atdevis lieko un tu sajutīsies enerģiskāks, iespējams pāries galvas sāpes, ādas stāvoklis uzlabosies. Un cerams, arī gremošanas sistēma kārtosies, jo pie tā mēs strādāsim. Tātad būtiski, lai sagatavotos šim projektam, jums tiks nosūtīta labsajūtas klāde. Šī labsajūtas klāde ir, lai jūs piefiksētu savu sākuma punktu. Ja, daudz cilvēki ar šo nošauj greizi, nepiefiksējot savas problēmas jau pašā sākumā, ja jums ir uz ādas kaut kas ir. Ja jums ir kaut kādas papilomas, kārpiņas, kaut kādi sausi pleķi, niezoši vai nagu sēne, jebkas, ko jūs varat iedomāties uz ķermeņa, to visu vajag nofotografēt, vajag nosvērties, nomērīties, jo tas viss var pamainīties. Ja? Kā es teicu, kādam ir ļoti lielas izmaiņas mēnešu laikā, kādam tās ir nelielas, bet, lai mēs piefiksētu to atšķirību, mums ir jānovērtē tas sākuma pozīcijas punkts. Jā, un, protams, jūs varat veidot savu dienas grāmatu, kur jūs pierakstat visas savas sajūtas, domas, jo šis ir veids, kā jūs iepazīstat savu ķermeni. Ja jūs ieklausaties savā ķermenī, jūs viņu iepazīstat, un ar laiku jūs jau paši kļūsiet par savu nutriciologu, jo jūs jau pēc simptomiem, pēc tā kā ķermenis ar jums runā, sapratīsiet, kad jums ir laiks attīrīties, kad jums ir laiks iet antiparazitāro programmu, ja tas tikai caur ieklausīšanos sevī. Šeit jūs redzat, kā izskatās labsajūtas klāde. To jūs varēsiet izprintēt un aizpildīt savā ētā laikā vai tiešām veidot savu dienas grāmatu atsevišķi, ja jums nav kur izprintēt. Tiks sūtīts arī rekomendācijas, vesels failiņš ar rekomendācijām, pie kurām ir ieteicams pieturēties, bet projekta laikā noteikti nav runa par striktām diētām, tas ir vairāk par ēdienu izvēlēm. Ja mēs izvēlamies tīru ēdienu, nevis pusfabrikātus, rafinētus ēdienus, pilnus ar cukuriem, ja mēs ļoti skatīsimies un vērtēsim, kādu ēdienu mēs izvēlamies. Un projekta ietveros arī būs informācija par to vairāk, par šiem slēptajiem cukuriem, par transtaukiem un tā tālāk. Tātad to visu mēs arī mācīsimies. Bet, lai mēs veiksmīgi veiktu organisma attīrīšanu, bieži vien cilvēkiem organismam detoksifikācijas procesi ir traucēti.
Un, lai mēs šos procesus varētu veicināt, ir vajadzīgs neliels atbalsts. Ja mēs izmantosim projektu ietveros detoks komplektus, šie ir jums jāiegādājas, lai jūs varētu iekļūt tātad šajā projektā. Jums ir jāizvēlas viens no produktiem, bet jums palīdzēs to izdarīt, jo jūs sākotnēji nevarat pieņemt lēmumu, nevarat saprast, kura paka jums būtu vispiemērotākā. Jums būs savs veselības treneris, kurš ar jums strādās individuāli, kurš jums sniegs šo individuālo konsultāciju un palīdzēs izvēlēties piemērotāko komplektu. Korāla detoks, tas ir tāds kā pamatkomplekts, kur mēs redzam ir šie korāla maini minerāļi, kur mēs mācīsimies lietot šo ūdeni, pareizi lietot, tātad atdzīvināsim ūdeni un par to arī būs vairāk informācija. Lecitīns ir kā žults dzinējs, tā ir labāta augstskābe, viņam ir ļoti daudz dažādas funkcijas, bet šajā pakā ir tieši kā žults dzinējs. Asimilators, tie ir enzīmi, jeb fermenti. Fermenti mums ķermenī ir kā dabīgie sanitāri, kas tīra iekaisumus, mazos kapilāriņus, asinsvadus. Jau mūsdienu katram 3. bērnam apmēram trūkst šie fermenti, jeb enzīmi, tādēļ ļoti svarīgi attīrīšanās laikā, ka mēs pievienojam klāt. Šie ir augu izcelsmes fermenti. Atšķirībā no aptiekas fermentiem, kas ir no dzīvnieku izcelsmes, šie nerada atkarību. Tātad aizkuņģa dziedzers netiek novājināts. Un H-500, tas ir antioksidants, kas palīdz izvadīt šos liekos toksīnus, ūdenī šķīstošos toksīnus, brīvos radikāļus, arī palīdz sārmināt ķermeni, kas ir ļoti būtiski, lai mēs uzturētu savu veselību. Detoks plus komplektā pamats ir tas pats, bet klāt nāk vēl 2 produkti, kas ir pentokāns. Šis palīdz izlīdzināt nātrija un kālija līdzsveru. Tātad, ja cilvēkam ir tūskainība vai kādas sirds un asinsvadu problēmas, tad šī paka būs perfekti piemērota, jo pentokāns arī palīdz tātad līdzsvarojot šo nātriju un kālija balansu, organisms atbrīvojas no liekā šķidruma. Protams, šis vēl ir brīnišķīgs komplekts tiem, kuriem nav enerģija, jo pentokāns dod šūnām šo enerģiju. Atšķirībā no kafijas, kas paņem enerģijas rezerves, pentokāns ir tas, kas iedod šīs enerģijas rezerves. Mums vienkārši ir vairāk enerģija. Alfa, jeb lucerna, tas ir augs, kas atpazīst nieru kodu. Tātad uzlabo nieru filtrāciju, ļoti ieteicams cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas nieru problēmas, slēgt klāt šo lucernu. Un ir vēl izņēmums cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, kuņģa dedzināšana, gastrīts, kuņģa čūla vai kairināto zarnu sindroms. Tātad ir jūtīga šī gremošanas sistēma. Šiem cilvēkiem tomēr piemērotāka būtu GoPaka, bet arī jums tas viss ir jāizrunā ar savu treneri, kurš zina jūsu situāciju, iedziļinās jūsu tajā problēmā un palīdzēs izvēlēties, kuru no šiem 3 vislabāk. Ar ko šis komplekts atšķirās? Ar to, ka šeit, tur atceraties, bija asimilators ferments, šeit ir papaja. Papaja ir maigāks ferments, kas palīdzēs dziedēt šo gļotādas, un cilvēkiem ar šādām kuņģa gremošanas problēmām šie fermenti būs piemērotāki. Vēl šeit ir superflora, kas ir labās baktērijas, prebiotikas un probiotikas kopā. Tātad uzreiz jau strādājam pie mikrobioma kārtošanas, jo, ja ir, piemēram, caurumoto zarnu sindroms, tad ir būtiski sākt jau uzreiz strādāt ar zarnu traktu. Un vēl produkts, kas ir grifonija, kas ir ļoti lielisks atbalsts centrālajai nervu sistēmai, jo bieži vien tie, kuriem ir problēmas ar kuņģi vai ar zarnām, ir apakšā liels stress, un tad mums ir jāstrādā gan ar centrālo nervu sistēmu, gan ar kuņģu un zarnu traktu sakārtošanu. Tāpēc šiem cilvēkiem šis komplekts būs tāds maigāks un piemērotāks un draudzīgāks. Grifoniju var iegādāties arī atsevišķi un pievienot detoks komplektam,
ja, piemēram, vēlas uzlabot miegu vai arī ikdienā ir daudz stresa. Ja. Nu, lūk, tātad, kā noritēs projekts? Tātad sākumā jūs saņemsiet savu mentoru konsultāciju. Mentors palīdzēs jums izvēlēties vispiemērotākos produktus, un tas būs cilvēks, kurš jūs vadīs cauri šī te projekta laikā, būs jūsu atbalsts, kuram jūs jebkurā dienā varat uzrakstīt un pajautāt, vai tas ir normāli, kas ar mani notiek. Bet mums būs arī WhatsApp grupa, kurā tiks pievienoti visi dalībnieki, un jūs varēsiet šeit arī uzdot savus jautājumus. Čatā būšu gan es esmu pati naturopāte, gan būs nutriciologs, gan būs arī citi veselības treneri, kuri jau gadiem strādā ar šo te organismu attīrīšanas programmām un vada cilvēkus šajā procesā, un varēsiet uzdot mums jautājumus, saņemt atbildes. Tur mēs dalīsimies arī ar veselīgām receptēm, un nobeigumā noteikti arī varēsiet padalīties ar saviem rezultātiem, paskatīties, kā citiem sokas, ja, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, un vēl kas būs, mums būs atsevišķa Telegram grupa, kur katru dienu jūs saņemsiet vērtīgu informāciju. Ja? Tātad Telegramā jums nāks katru dienu informācija, ar kuru jūs iepazīstaties savā ērtā laikā. Savukārt WhatsAppā notiks tā ikdienas komunikācija, ka jūs varēsiet pajautāt. Ja jums kaut kas nav skaidrs, jūs varēsiet pajautāt. Nu, lūk, man šķiet, ka es visu izstāstīju. Es ceru, ka tas jums bija noderīgi. Tātad, ja tu noskatījies šo video un tas tev uzrunā, noteikti sazinies ar cilvēku, kurš atsūtīs tev šo linku, un esi gatavs pievienoties projektam, norunājot savu konsultāciju. Šis cilvēks būs patiesi priecīgs jums palīdzēt. Lai jums izdodas veiksmīgi attīrīt savu ķermeni.